Šajā video mēs iegūsim enerģiju, lai uzsildītu kādu vielu. To izdarīsim sadedzinot benzīnu. Viela, kas izdala siltumu, ja viņu sadedzina. Tad mums ir dots tas, ka mēs 1 litru benzīnu sadedzinam, un jautājums, cik daudz siltumu tad tas radīs, cik daudz mēs iegūsim. Mēs zinām, ka tā tilpums ir 1 litrs. Tilpumu mēs apzīmējam burtu V. Tas ir 1 litrs. Un vēl mēs zinām, ka iztvaikošana šeit nav, kūšana arī te nav, bet te ir dedzināšana. Un benzīnam siltumu, ko iegūst sadedzinot to, ir 4,7 reiz 10 pakāpēs 7 džauli uz kilogramu. Q ir vienāds ar 4,7 reiz 10 pakāpēs 7 džauli uz kilogramu. Mums ir jāaprēķina siltuma daudzums, ko iegūstam sadedzinot to. Tātad Q nav zināms. Tā mēs redzam, ka šeit ir 1 litrs, un mums ir šī mērvienība uz kilogramiem. Tas nozīmē, ka šo litru benzīna mums ir jāpārvērš uz kilogramiem. Formula, kuru mēs zinām, kā pārveidot no litriem uz kilogramiem, ir zinot benzīna blīvumu. Q ir vienāds ar tātad masa uz tilpumu. Benzīna blīvums ir 730 grami uz litru. Tādā veidā mēs varēsim pārveidot šo te un iegūt, kāda ir viņa masa kilogramos. Sākumā mēs iegūsim gramus, pēc tam kilogramus. Un iegūto siltumu aprēķina pēc formulas, Q ir vienāds ar mazais Q, kas ir īpatnējais sadegšanas siltums reiz masa. Tad izmantosim šo te formulu, lai iegūtu benzīna masu. Pārveidosim to. Tātad rho ir vienāds ar M dalīts ar V. Blīvums ir vienāds masa dalīts ar tilpumu. Un abas puses mums ir jāsareizina ar V, lai mums šajā pusē paliktos tikai burts M. Tātad iegūstam, ka rho reiz V ir M reiz V dalīts ar V. Šie V saīsinās, iegūstam, ka masa ir rho reiz V. Mēs zinām, ka rho ir 730 grami uz litru. Tad izdalot 730 ar 1000, jo 1 kilogramā ir 1000 grami, iegūstam, ka tas ir 0,73 kilogrami uz litru. Un tad mēs šo te vērtību varam ievietot šeit. Masa līdz ar to ir 0,73 reiz 1 ir 0,73 kilogrami. Tātad ar masu viss ir atrisināts. Atliek aprēķināt siltumu. Q ir vienāds ar 4,7 reiz 10 reiz 0,73. Tas ir vienāds ar, sareizināsim sākumā 4,7 ar 0,73
un beigās pievienosim 10/7. Tātad 4,7 reiz 0,73 ir 3,43 reiz 10/7 džoulu. Tā arī ir galējā atbilde.